Missis Intercontinental 2026. Nav viegli. Vecākiem tagad arī ir 14 mazbērni. Es ļoti ticu Dievam. Pāris reizes gribēju savu vīru nogalināt. Kaut kā paspēt vēl dzīvot pašai. Pusgadu būt vienai, kad vīrs ir jūra. Kā es tā dzīvošu? Es sapņoju būt par karalieni. Ir visādas intrigas un viena otrai tur visādas problēmas taisa un tā. Kā reāli tur bija? Ak, Dievs, kas notiek ar manu seju? Es raudāju un es gribu apskaut visu pasauli. Oksana, tu domā par to, ka tur cilvēki vienmēr mirst? Man viens cilvēks uzrakstīja dura. Tu nebaidies, ka vīrs tevi krāpj. Labdien, mīļie draugi! Šodien atklāti ar Annu visādas intrigas, aizkulises, bet tajā pašā laikā arī bērnības sapni katrai meitenei. Jo mums ciemos ir Missis Intercontinental 2026 Oksana, kura ir atvedusi galveno kroni uz Latviju. Hello! Labdien! Lielas paldies, ka paaicināji mani. Tas ir liels gods priekš manis. Man ir liels gods, ka tu esi atnākusi. Bet tu zini, ar ko man gribētos sākt? Visi redz to skaisto bildi. Bet ja mēs noņemsim kroni, aizversim tavu uzņēmumu, jo tu esi uzņēmēja, izslēgsim Instagramu, jo tu esi bloģere, un paliks tikai Oksana. Kas tur paliek? Es esmu ļoti forša sieva, mamma, 2 meitenes, un esmu fizioterapeite, kosmetoloģe, man daudz darba ir. Aizvērt uzņēmumu, es atradīšu citu darbu. Es esmu parasta meitene ar saviem sapņiem, ar saviem sasniegumiem. Es esmu ļoti disciplinēta un elastīga. Es kā profesionāla sapņotāja gribētu šodien parunāt par sapņiem. Bet viss sākas, un es bišķiņ jau papētīju, ar to, ka tu esi dzimusi daudz bērnu ģimenē, kur bija 7 bērni. Tu biji vecāka māsa. Kā tas ir? Nav viegli. Pateikšu godīgi, nav viegli, bet ļoti aizraujoši. Bērnība nebija tik viegla un spilgta varbūt, bet ļoti, ļoti interesanta, aizraujoša un daudz ko mani iemācīja. Esmu vecāka. Maniem vecākiem tagad arī ir 14 mazbērni. Mums ir ļoti liela ģimene. Es nekad mūžām nenožēloju, ka esmu dzimusi daudz bērnu ģimenē. Tas iedeva man tik daudz emocijas, daudz disciplīnas, daudz iemaņas. Tas bija forši un ir tagad. Vai tas ietekmē to, ka tu gribēji būt mamma, vai tu negribēji būt mamma un tev vajadzēja ar sevi pastrādāt? Es vienmēr zināju, ka būšu mamma. Varbūt ne tik ātri. Man piedzima pirmā meita 27 gados un otra 30 gados. Tāpēc, ka es zināju, ka es gribu pilnveidoties, es gribu mācīties, es gribu karjeru sev. Es negribu būt tikai mamma. Bet, ka es būšu mamma, tas bija noteikts. Tu zināji, ka tu būsi. Jā. Ko es vēl zinu, ka tev ir ļoti reliģiska ģimene. Vai tā reliģiska vide ir ietekmējusi kaut kā tavu domāšanas veidu, tavus kaut kādus lēmumus, tavas reakcijas? Vai tas palika pagatne tajā ģimenē un nav kopā ar tevi šodien? Nē, es esmu ļoti pateicīga savam reliģiskam bērnībam. Ticība man iedoda ļoti stipru pamatu. Un tā kā ģimene ir pirmā vietā, ka tas ir ļoti svarīgi vērtības, dzīves vērtības. Es joprojām staigāju baznīcā, gandrīz katru svētdienu. Varbūt ne katru, bet mani bērni arī staigā baznīcā. Un es ļoti ticu Dievam, Dieva gribai, un es zinu, ka man vienmēr es būšu tur, kur man vajadzētu būt. Zini, kas man interesē? Sapnis par mīlestību. Katra sieviete sapņo par savu princi. Ja jau tu esi karaliene, tad laikam par karali. Es zinu interesantu stāstu par tavu vīru un tavam kāzam. Vai tu varētu atklāt mums noslēpumu, kas tad tāds ir noticis, ka viņš varēja neierasties uz kāzam? Vispār es esmu jūrnieka sieva, un tas nav viegli arī. Un pirms kāzam mums bija tā, ka vīram jāatbrauc bija
mēnesis pirms kazām, un mēs gatavojamies. Bija ļoti daudz viesu, tāpēc, ka mums ir tāda tradīcija, ka mēs aicinām visu kopieni, visus radiniekus. Un bija tā, ka viņš strādāja tā laika Amerikā un kuģu nelaiža portā. Un pat kapteinis jau viņam pateica, Aleksandrs, tu nevarēsi paspēt mājās, pateic savai ligavai, varbūt pārcelt to kāzu uz kādu laiciņu. Bet viss bija gatavs, visi ciemiņi jau nopirka biletes no ārzemēm, lai atbraukt. Bet viņš ticēja, un es arī, ka viņš atbrauks. Un viņš atbrauca iepriekšējā vakara pirms kazas. Tas bija ļoti, ļoti interesanti un aizraujoši. Bet jā, mēs to pārvērām. Mums tad bija liktenis, lai mēs būtu kopā. Es nezinu, pat varētu es vēlreiz apprecēties, ja mēs pārnēsīsim kāzu. Varbūt nē. Bet tā, ka viņš atbrauca, es biju tik priecīga un tik laimīga. Es tieši zināju, ka tas ir Dieva griba. Ka viņš ir īstais. Jā, ka viņš ir ja viņš neatbrauktu, tad sāktu domāt, ka tā ir zīme. Varbūt mēs esam sievietes. Tāpēc viņš ar 3 pārsēšanas lidmašīnām tomēr bija ieradies pēdējo nakti pirms kāzām. Jā, un vēl uz Daugavpili. Viņš atlidoja uz Rīgu, un pēc tam vēl brauca uz Daugavpili. Vai jūs pirms tam gulējat pa nakti, vai visu nakti bija pārdzīvojums? Es biju tāda liela stresā, un kad viņš atbrauca, es sapratu, ka viss kārtība. Man nekas jau nesatrauc, kādas tur kāzes, kas tur notiks, kādas tur būs problēmas vai nebūs. Es jau biju ļoti mierīga. Man vajadzēja tikai redzēt viņu un zināt, ka viņš ir blakus. Vai tu kaut vienu reizi dzīve nožēloji, ka tu izvēlējies tieši viņu? Tā nožēlot nē, bet bija mums kaut kādas tādi momenti, kad viņš strādāja ilgi jūrā, vai tur Covid laika, tur ļoti ilgu laiku viņš palika jūrā. Protams, ka katrai sievietei bija kaut kādi momentiņi, bet es nekad negribēju aiziet prom. Bija, protams, kaut kas, bet tas nebija nopietni. Jā, man tagad bija saruna ar vienu draudzeni, un mēs tur jokojam. Es teicu, es nekad nebiju gribējusi izšķirties, bet pāris reizes gribēju savu vīru nogalināt. Un draudzene man parādīja jaunu līmeni. Viņa teica, jā, nogalināt, pēc tam atdzīvināt un vēlreiz nogalināt. Es jautāju savam vīram, vai viņš kādreiz gribēja nogalināt mani. Melo, ka nē. Domāju, ka gribēja. Es domāju, ka gribēja gan, jā. Tas ir attiecības. Uzņēmēja, sieviete. Kā vispār uzdrošinājies sākt savu biznesu? Tas arī notika nejauši, ka viss mana dzīvē. Bija tad, kad mēs pārvācāmies no Daugavpili uz Rīgu. Jā. Un es strādāju 4 salonas uzreiz. Tas bija ļoti grūti. Kad es paliku stāvoklī ar otru bērnu, es saku domāt, ka es nepavilkšu tādu darbu un man vajag kaut ko mainīt. Un mēs sākām meklēt kabinetu. Tā ir rajona, kur mēs dzīvojam, bet neko neatradām. Un man trāpījās acīs dažreiz viena veca frizietava. Un mēs krājam naudu uz mūsu kopīgu kaut kādu māju vai dzīvokli. Un es atnācu pie vīra, es saku, zini ko, man vajag strādāt. Man vajag telpas. Nevaru atrast, bet atradu veco frizietavu. Viņš saka, aizējam, paskatīmies. Atnācām, viss vecs ir, tik nesmūka, bet telpas der. Un tā mēs nolēmām atvērt savu salonu. Bija grūti, man nebija nekādas pieredzes, 2 pavisam mazi bērni. Es biju vēl stāvoklī, kad mēs nopirkam telpas. Un kad es piedzimu bērnu, es uzreiz sāku strādāt. Klienti pat atceras to laiku, kad es starp klientiem man nāk auklītē ar bērnu, un es pavaroju un eju atkal strādāt. Man tajā laikā liekas, ka savs biznes ir ērtāk nekā strādāt 4 salonus, bet tam bija daudz grūtāk. Bet bija interesanti. Kas bija grūtāk? Savienot visu mazus bērnus, vīrus jūrā. Man jāstrādā daudz darbinieki, daudz klienti. To visu menedžerēt un kaut kā paspēt vēl dzīvot pašai, kopt sevi, veltīt laiku sev,
meklēt to balansu bija grūti, bet man padevas. Tu esi apbrīnum, jo zini, kā ir. Parasti, ejam parādīs savu salonu. Parasti ir tā, ka sieviete, kad ir mājās ar bērnu, jūtas slikti, jo viņa kā uzņēmēja tajā brīdī nerūpēs par savu uzņēmumu. Jā. Savukārt, kad viņa ir uzņēmuma, viņa jūtas slikti, jo viņa nerūpēs par saviem īstiem bērniem. Kas tev bija grūtāk? Nu, varbūt man bija grūtāk atstāt bērnus, tāpēc, ka bija tādi brīži, ka es domāju, ka esmu slikta mate. Jā. Tāpēc, ka it kā darbs bija pirmajā vietā, tas tieši tā nebija, bet man tā liekas, ka bija. Tāpēc, ka vairāk laika es veltīju bērniem, darbām. Jā. Nu, tāpēc, ka darbs prasa vairāk uzmanības, bērni bija mazi, bet es mēģināju kvalitatīvi veltīt to laiku bērnam. Vai tavi bērni nebija tev pēc tam pārmetuši vai pateikuši, ka viņam ir pamaz mammas? Vēl nē. Viņi vēl ir ne tik lieli. Varbūt viņi vēl tā nedomā, bet es vienmēr bērniem teicu, ja jums nepietiek mammas, ja jūs jūtat, ka mammas nepietiek, nāciet, sākiet, es mēģināšu to labot. Jā. Un dažreiz meita man pat nāk un saka, mama, man vajag laiku ar tevi. Es saku, labi, ko tu gribi, vai izdomāsi, vai šopingu, kino, vai kafejnīcu, vai papļāpat, vai meitiņu ballīti kaut kādu uztaisīt. Nu, es mēģinu ieklausīties, ko viņi man saka. Interesanti, jo es šo jautājumu atrisināju savādāk. Šeit nav pareizas atbildes, ka tu saproti. Man ir dēls, un es ar viņu ļoti nopietni parunāju, ka viņam var būt īsos brīžos laimīga mamma, jo es esmu pašrealizējusies savā uzņēmumā, bet man bija grūti iedomāties, ka es tieši otrādi daudz laika veltu bērnam un mazu uzņēmumam. Un mēs tiešām ar viņu noslēdzam kontraktu, gandrīz jau parakstot, jā, un es tiešām biju pateicīga, ka viņš to bija pieņēmis, sapratis, un es joprojām jūtu tas vibrācijas, ka viņš nekad nejūta, ka viņš nav mīlēts, ka viņam pietika tas mīlestības, kaut gan manis bija maz. Un pat zini, bija tāda interesanta situācija, kad parādījies iespēja pieņemt darba vairākus darbiniekus, un es saku, biežāk būt mājas, bērns piegāja un pajautāja, vai mums ar biznesu viss ir kārtībā. Es teicu, kāpēc tu tā jautā, tu parādi bieži esi mājas, vai nav tā, ka ir kaut kādas problēmas. Nav viegli, nav viegli. Jā. Bet kā tas ir? Nu, es, piemēram, nevaru iedomāties, kā tas ir pusgadu būt vienai, kad vīrs ir jūra, vai tas iemācīja tev kaut ko, jo tu visu mūžu bija ģimene, kur ir ļoti daudz bērni, tad visu laiku kāds ir blakus, un pēkšņi tu esi viena pati dzīvoklis, 4 sienas un tavs karalis kaut kur aiz 1000 jūdzam. Kā tas ir? Tas nebija viegli. Bet pirmos, varbūt 3 gadus man bija tā, ka es vispār nesaprotu, kas notika, uz ko es vispār piekritu, jā, kā es tā dzīvošu. Bet laiku pa laikam es kaut kā pieradu, un viņš ir tāds vīrietis, kuru vērts ir gaidīt. Viņš padara manu dzīvi ļoti skaistu. Viņš mēģina taisīt visādus interesantus tur momentiņus, braukt kaut kur, visādi tur ziediņi un dāvani. Viņš mēģina izkrasot šo dzīvi tā, lai es nejūtos vientuļi. Es zinu, ka viņš piepildīja tavu vienu lielu sapni. Jo, es zinu, ka tev ir ļoti skaisti sapni, un par tiem mēs parunāsim šodien, bet dažreiz mums ir ļoti vienkārši materiāli sapni. Un es zinu, ka tu gribēji skaistu mašīnu, un viņš to sapni piepildīja. Kāda tev ir mašīna? Man ir Maserati. Es ļoti ilgus gadus sapņoju par šo mašīnu. Es vispār nezinu, no kurienes es viņu tā sagribēju. Es redzēju vienreiz tādu mašīnu filmā un kaut kā iemīlējos. Un jā, tas bija man tāds liels sapnis. Un viņš arī to pasniedza ar tādu ļoti foršu. Tas bija kā pārsteigums? Pārsteigumu. Es pat nezināju, ka viņš pasūtīja šo mašīnu, tāpēc, ka viņu taisīja kaut kur pusgadu. Un es strādāju darbā un izgāju no darba un redzu, ka mani tur filmē, kaut kas notiek, bet es nesapratu, kas vispār notiek. Un pēc tam es redzu šo mašīnu, es biju sajūsmā. Bet tas arī nebija tik viegli viņam, tāpēc, ka он visu darīja no jūras un, protams, mašīna bija dārga, viņš ļoti daudz un riktīgi strādāja, lai nopirktu šo mašīnu. Bet es esmu ļoti pateicīga, ka viņš mēģina
izdarīt manu dzīvi ļoti interesantu. Un ka viņš jūt, kas man ir vajadzīgs. Tas nav par mašīnu stāsts. Jā. Tas nav mašīna, tas ir par tam emocijām. Tāpēc, ka man ir daudz ļoti bagatas klientes, un viņi saka, zini, man vīram ir ļoti daudz naudas, bet viņš nekādreiz man neuztaisa nevienu pārsteigumu. Nu, ja vajag mašīnai, ej nopirk. Ja tu vajag tur brenda somas kaut kādas, ej nopirk. Bet cik ir vērtīgi, kad vīrs padoma par tevi un no kaut kādas tur Amerikas nopirka mašīnu Latvijā un lai tev uztaisa tā, lai tev uzdevina šo mašīnu kā pārsteigumu. Nu, tas ir ļoti vērtīgs, tas sajūtas, ko viņš man dod. Jā, man šķiet vērtīgi, ka viņš ir sadzirdējis, ka tev ir tieši šāds sapnis. Jā. Un kaut ko ir izdarījis, lai to piepildītu. Un kronēja tevi vēl pirms tu dabūji kroni. Jo es zinu, ka tavai mašīnai ir smuks kronis priekšā. Jā, tas tu jau braukāji kā karaliene. Ja jau stāst par kroni, kā tu vispār izdomāji pieteikties konkursam? Tu biji tik drosmīga vai tieši otrādi aizgāja pierādīt sev kaut ko? Tas bija interesants stāsts. Es par to nedomāju tagad. Kādreiz, kad es mācījos skolā, jā, es sapņoju būt par karalieni, tāpēc, ka tas bija moderni tajā laikā. Bet man neļāva vecāki. Nu, mums bija drusciņ cita bērnība, jā, bet es nenožēloju neko. Un man rakstīja konkursa pārstāvji 3 gadus. Pirmo gadu es izlasīju, atbildēju paldies, bet man neinteresē. Otro gadu, es domāju, viņi man arī raksta. Es arī saku, es neesmu gatava. Es nezināju, kādēļ man tas ir vajadzīgs. Un 3. gadā, kad viņi man uzrakstīja, es biju viena mastermindā, kur mēs nolēmām ar meitenēm visām jaunām iespējām teikt jā. Lai izmēģinātu kaut ko jaunu, lai būtu kaut kāda jauna pieredze. Es izlasīju, domāju, labi, pajautāšu, kas tur ir noteikumos un kas tas vispār ir par konkursu. Es nekad mūžām nesapņoju par to un nezināju, kā vispār tas notiek. Un viņi man tur visu izstāstīja, un es nolēmu, ka jā, es pamēģināšu, kāpēc ne, tā būs forša tāda iespēja, forša kaut kāda jauna pieredze man. Es gribēju to pārdzīvot varbūt un pamēģināt, kā jūtas tās meitenes, kuri nāk uz konkursu. Kā jūtas tās meitenes, kas stāv aiz tevis brīdi, kad tev ir krone? Tāds ir jautājums. Jo viņas ir tikpat skaistas, izgājušas cauri tikpat daudz grūtībām un šķēršļiem, un tagad novēro šo skaisto brīdi, ko piedzīvo tu, un viņas tai aizmugurē. Es domāju, ka katrai meitenei bija ļoti forša sava pieredze. Mums nebija kaut kādas lielas konkurences. Mēs palīdzējām viens otrai, un es nezināju, vai vinnēšu vai nē. Es sapratu, ka vinnētāji būs tikai daži no visām tām meitenēm, un tas ir normāli, tas ir dzīvē. Jā. Bet mēs visi gājām kādu to pieredzi, un es gribēju paskatīties vispār, kā tā ir. Un es domāju, ka viņi nenožēlo, ka var piedalīties nākošais gads un viss būs kārtība. Bet es domāju, ka viņam bija laba pieredze un viņi arī ir pateicīgi par to. Zini, bieži vien par tiem konkursiem runājot stāsta par to aizkulises, ir visādas intrigas un viena otrai tur visādas tur problēmas taisa un tā. Kā reāli tur bija? Varbūt man ļoti paveicas, bet meitenes bija visas ļoti labas, ļoti foršas, un mēs joprojām turam kontaktu, sarakstamies, draudzējamies, no dažādām valstīm bija meitenes, un mums kaut kādas intrigas nebija. Varbūt es to neredzēju un nezināju. Es jūtos ļoti labi šajā konkursā. Varbūt viņš nebija tik liels pasaules mēroga, bet tomēr tas ir Eiropas konkurss. Un man bija ļoti viegli, ļoti forši. Jā, tas bija fiziski varbūt drusciņi grūti un emocionāli, tāpēc, ka konkurss tas nav viena diena, tas bija vesela nedēļa. Un veselu nedēļu mums bija visādi notikumi, tur visādas vakariņas, runāšana ar sponsoriem, vispārējais, bet es kaut kā nejūtu tas konkurences vai kaut kādas skaudības. Pēc tā, ka es vinnēju, visas meitenes mani apsveica, visi rakstīja foršus vārdus pēc tam Instagramā. Man ir tikai labas atmiņas par konkursu.
Vai bija konkursa laika kaut kas, kas tiešām priekš tevis bija grūti? Priekš manis bija grūti izturēt to fiziski. Tāpēc, ka man ir nelielas problēmas ar muguru, un mēs ilgi staigājām uz augstiem papēžiem. Pirmā diena es ļoti stipri noberzu kājas. Ar mani tā var gādīties, tāpēc, ka Latvija bija augsts, Rome bija ļoti silts, un es pamainīju kurpes uz vasaras kurpēm un ļoti noberzu kājas. Un tā kā tas nebija laika atzīst, katru dienu tas berzas vēl vairāk un plīsa. Un, protams, fiziski man bija diezgan grūti izturēt visus treniņus, bet to neviens neredzēja. Jā. Es tur visu salīmēju, dzeru atcepinājumu un gāju staigāt podiumā. Varbūt fiziski vajag gatavoties. Es biju gatava, bet es nezinu, cik grūti tas būs. Visi redz tikai skaistu bildi, neredz, cik fiziski tas ir grūti un vēl turpināt smaidīt un labi izskatīties. Jā, un bija ļoti grūti man smaidīt, un tieši smaidīt. Es dzīvē neesmu tik smaidīga. Un kad es stāvēju skatuvē, un tev vajag vienmēr turēt tādu plašu, skaistu smaidu, man jau viss sāka trīcēt, sāpēt, un pēc tam jau galu man sāka arī acis mirdzināt. Un es domāju, ak, Dievs, kas notiek ar manu seju? Tam arī vajag treniņi. Tas nav tik viegli, kā liekas uz bildēm. Jā, zini, man tā bija tāds piedzīvoju pirmo reizi Alberta koledžā pie sevis izlaidumā, kad mums bija pie 100 absolventiem. Un nākošajā rīta pamodoties, es tiešām nevaru saprast, kāpēc man te viss sāp. Es nebiju padomājis par to, ka ar katru tu no sirds apsveic savu absolventu un tu viņam uzsmaidi. Bet rezultātā reāli sāp muskuļi. Jā, vajag trenēt muskuļus. Jā, tāpēc es saprotu, vingrošana. Jā, par ko tu runā. Bet tas ir fiziski. Bet vai bija kaut kas psiholoģiski, ko vajadzēja, piemēram, darīt vai izdarīt, bet tas ir pretī tavai dabai? Nē, tāda nekā nebija. Man bija tikai grūti runāt angliski. Es kā latviski slikti runāju, tā arī angliski. Jā, bet es jau zinu, ka man vajag mācīties, jā, un es mācos. Tā kā konkurss bija angļu valodā, vajadzēja ļoti daudz komunicēt angliski. Tas bija vislielākās grūtības priekš manis. Visu pārējo mēs varējām sarunāt, ja kaut kas tu negribi darīt. Tāda nebija neko. Ar mums bija viena meitene muslīma, un viņai tur nedrīkstēja darīt kaut kādas lietas, bet arī visu ļoti forši. Bet viņa varēja piedalīties. Jā, varēja piedalīties. Tad, piemēram, iznākšana peltkostīmos visticamāk. Jā, viņai bija pat privātais gājiens. Jā. Viņai bija privātais gājiens. Jā. Cik interesanti. Es domāju, ka viņa vispār kaut kāda savādāka veidā to realizēja. Viņai bija tāds aizvērts peltkostīms, bet viņa nedrīkstēja publiski to darīt. Jā, nedrīkstēja iet ar citām meitenēm, un viņa gāja viena. Interesanti. Ļoti skaista, ļoti smuka sieviete. Ka konkurss pielāgojas. Jā. Tās, ko es redzu, ka tev šeit ļoti daudz visādas aparatūras. Es varu iedomāties, cik naudas tas prasa, un jautājums, vai tu krāji, vai tu ņem kredītu? Gan tas. No sākuma ņemam kredītu. Šeit arī paņemam nelielu kredītu remontam, tāpēc, ka es sapratu, ka tādā uzņēmēja darbības sieviete, ka bez kredītiem ļoti grūti tikt galā, tāpēc, ka negribas to dzīves kvalitāti pazemināt, bet es varu to atdot, tas ir biznes. Bet ļoti daudz aparātus, es nopirku, bet tas bija gadi. Mēs strādājām jau 8 gadus, un katru otro gadu es pirku kaut kādu aparātu. Jā, es smējos, ka es varētu nopirkt sev labas mašīnas vai aizlidot uz Maldīviem biežāk, bet es pirku aparātus. Man ļoti patīk kosmetoloģija, man patīk biohackings, man patīk preventīva kosmetoloģija, kad mēs varam kaut ko izdarīt pirms tam, kad jau novecu cilvēks. Jā? Un es strādāju ar neagresīvam metodikam, medicīniskam, zinātniskam, bet neagresīvam. Man patīk vairāk tāda preventīva un biohackinga kosmetoloģija. Es palikšu pēc tam, tu man pastāstīsi. Tā izskatās, ka man vajadzētu paglot uz šitas gultas. Vajag nākt uz ciemos. Jā, uz procedūru kaut kādu. Jā, relaksēties. Jā, bet par kredītiem, kā tu guli vispār, kad tu zini un apzinies, ka tev tur tie kredīti stāv? Viņi nav tik lieli. Es ņemu tikai tik daudz kredītu, cik es zinu, ka es varu pavilkt.
ka es varu, bet man vieglāk, piemēram, maksāt katru mēnesi, es zinu, ka es nopelnīšu, nekā ļoti lielu ieguldīt naudu uzreiz un sēdēt kaut kā izdzīvot. Vispār, tas ir rakstīts arī biznesa grāmatas, ka kredīti tas ir normā. Amerikā un, piemēram, Norvēģija, viņi visi dzīvo kredītos, pat neizdevīgi neņemt kredītos, ja? Tāpēc, ka, ja tu maksā visu ar savu naudu, tev ir ļoti liela nodokļa, ja? Bet, ja tu ņem kredītus, tā ir, viņi tad mierīgāk to ar visu pārēju, ja? Nav tik forši, protams, ka ir kredīti, bet es nebaidos tās. Vai tev ir arī darbinieki? Jā, man ir 8 darbinieki. Daudz? Tagad tas ir maz. Bija laiks, kad bija vēl vairāk. Un kā tu jūties to atbildību par tiem cilvēkiem? Vai tu jūties atbildībā? Jā, protams, tas ir kā jau ģimenē. Daži darbinieki strādā ar mani jau ļoti ilgu laiku, 8 gadus. Es pati strādāju 20 gadus jau. Šogad būs 20 gadi, kad es vispār strādāju kosmetoloģiju un medicīnā. Bet salons man ir 8 gadi. Un, protams, tas ir jau kā ģimenē. Protams, liela atbildība. Bet, ko tu ieteiktu, ja kāda es esmu no lielas ģimenes. Pieradu strādāt ar cilvēkiem. Neklau, ja jauna sieviete šobrīd gribētu sākt savu uzņēmēju darbību pilnībā no nulles, pieņemsim atvērt kādu salonu, 3 rekomendācijas. Labi par to padomāt. Vai ir vajadzīgs? Tiešām. Jā. Tāpēc, ka tagad ir vieglāk strādāt kaut kādā salonā. Ja? Tu atnāc, ja tu esi labs meistars, tev ir savi klienti, tev var būt ļoti labi apstākļi darbām. Savs biznes ir ļoti grūti. Un beauty industrija, tas ir viss sliktākais biznes. Pat nedod kredītu uz beauty industriju. Tāpēc, ka nav stabilitātes. Nav stabils biznes, jā. Labi, pirmais padomāt. Otrais? Nebaidīties, ja ļoti gribas. Ja ļoti gribas, tad nebaidīties un iet. Bet mācīt biznesu, mācīt marketingu. Tāpēc, ka es sastapos ar to, ka es biju ļoti laba kosmetoloģe, bet, kad atnācu strādāt, atveru savu salonu, es biju šoka, cik daudz darba man jādara. Ne kosmetoloģija, bet biznesa, reklāma, filmēšanas, ekonomiku saprast, nodokļus, likumus un vispārēju. Es nāku pie tevis uz gultas, tu nāk pie manis uz Alberta koledža vai ekonomikas un kultūras augstskolu mācīties biznesu un mārketinga. Mums tur ir ļoti krūta mārketinga programma. Man vajag. Es domāju par to. Jā. Trešo. Tas ir ļoti liela ieguldījumi. Un vajag, lai būtu kaut kāda, plecs kaut kāds blakus. Balsts, jā. Vienai pašai ir ļoti grūti pavilkt. Tu domā psiholoģiski vai finansiāli? Un tā. Finansiāli arī. Tāpēc, ka biznesa prasa vienmēr ieguldījumu. Beidzas kosmētika, aparāti nāk klāt, citi kaut kādi jaunumi, tev vienmēr jāiegulda naudu. Vajag tā nauda. Ja tev ir ģimene un vajag stabilitāti ģimenei, tas nav stabils biznes, kurš nes tev naudu un ar kuru tu vari bārot savu ģimeni. Es uz to aizēju, tāpēc, ka man bija vīrs, kuram arī ir diezgan stabils darbs. Un es zinu, ka ja man viss ies šeit greizi, ka viņš palīdzēs kādu laiku man izvilkt. Un otrādi. Kad viņam kaut kas tur iet ne tā, ka vajag, tad man varbūt ies labāk. Nezinu, tas nav viegli, bet ja ļoti gribas, tad var. Ja ļoti gribas, tad visu var. Jā. Kronis. Brīdis, kad nosauca tavu vārdu. Par ko tu domāji tajā brīdī? Vispirms man bija šoks. Es negaidīju, tāpēc, ka no sākuma es par to nezināju. Tur nosaucu citas visas meitenes, tur Vicemīs, People Choice un viss pārēji. Un es jau stāvēju un domāju, labi, man tik stipri sāp kājas, deg, pilnīgi deg, es nevaru stāvēt. Man smaids jau nav smaids, tur ir kaut kāda grimasa. Un tas acis vēl sāka man mikškināt, un es domāju, ak Dievs, labi, savacies.
Un pēc tam es dzirdu savu vārdu, un man bija pilnīgi šoks. It kā es to iztēloju kādreiz, ka tā varētu būt, tas ir normāli. Bet tās emocijas, viņas ir tik spilgtas, tas adrenalīns tava ķermenī. Man bija tādas emocijas, es raudāju, un es gribu apskaut visu pasauli. Un man bija tādas emocijas nereālas. Un es ļoti, ļoti, ļoti ieteicu katrai sievietei to pārdzīvot. Tas ir kā bērnu piedzimšana, es nezinu, kā kāzas, vēl tur lēciens ar parašūtu vai vēl kaut ko, bet priekš manis tas bija tādas foršas emocijas. Es atcerēšos to uz visu mūžu. Bet par ko ir tas emocijas? Par to, ka tu esi skaista vai par to, ka tevi izvēlējies? Es vispār nedomāju par to, ka esmu skaista, un tas nebija tāds parastais skaistumkopšanas konkurss. Tur bija sievietes no 20 līdz 56 gadiem. Un tas bija par sievieti, par viņu stāstu, par viņu personību. Tāpēc par skaistumu mēs tur īpaši nedomājam. Visas meitenes bija ļoti skaistas. Man bija varbūt tādas emocijas, ka es sapratu, ka tu vari kaut ko pateikt, un tas trapīs patas cilvēku sirdī. Tas bija kaut kas tāds ļoti, ļoti foršs emocionāli. Es domāju, man bija tāda sajūta, ka es gribu apskaut pasauli. Es nevaru to kaut kā interpretēt citādi. Es zinu, ka tev bija savs ļoti dziļš iemesls, kāpēc tu nolēmi piedalīties konkursā, kas nemaz nav saistīts ar skaistumu un ar uzvaru. Vai tu vari pastāstīt par savu lielo sapni, kas tevi motivēja virzīties uz to konkursu? Jā, tas bija viens tāds pirmais ļoti maziņš solis priekš mana liela sapni. Jā, tas nav saistīts ar skaistumkopšanu, kaut es visu mūžu strādāju kā skaistumkopšana, bet esmu arī fizioterapeite un es ilgus gadus strādāju slimnīcā. Strādāju ar dažādiem cilvēkiem un daudziem veciem cilvēkiem. Un man bija tā, ka mana vecmāma slimoja ar ļoti tādu sarežģītu dimensiju, gan arī 8 gadus, un viņa dzīvoja mūsu ģimenē, un tas ļoti, ļoti stipri ietekmēja visu ģimeni. Tas bija grūti, varu pateikt, un mani sapratīs cilvēki, kuram ir vecāki un kuri ir slimi. Un man ir liels sapnis atvērt tādu premium klases pansionātu kaut kur Latvijas vidu, ar mežu, varbūt ezeru, ar laukiem, lai tie veci cilvēki, lai viņiem būtu ne tikai laba medicīniskā kopšana, bet arī pilnvērtīga dzīve. Lai viņi justos, ka viņi ir vajadzīgi. Tāpēc, ka mūsu pasaulē tagad ir tik ātra, un mēs līdz pašām galam strādājam. Pensija mums ir ļoti vēlu, un bērni nevar viņi uzturēt to labu dzīves kvalitāti saviem vecākiem. Un es gribu, lai šis sapnis kādreiz piepildas. Tas ir saistīts ar manu privātu storiju, bet es vēl gribu palīdzēt citiem, arī cilvēkiem. Vai tu jau zini tagad, kas tev ir vajadzīgs, lai tas sapnis varētu piepildīties? Ļoti lielas investīcijas un ļoti liela drosme. Man kādreiz es pastāstīju to savam draudzenu, un viņi man saka, Oksana, tu domā par to, ka tur cilvēki vienmēr mirst? Tev vajag saskarties ar to. Es saku, es par to pat nedomāju. Priekš mani tas ir normāli. Es biju baznīcā visu mūžu, un, protams, cilvēki mirst, un es to zinu, bet es domāju drusciņ citādi. Man gribēs, lai tie cilvēki būtu ļoti vērtīgi un viņam būtu pilnvērtīga tāda forša dzīvē. Lai viņi nodarbojas ar kaut kādiem hobijiem, lai viņam būtu medicīniskā aprūpe, lai tas būtu ļoti laba kvalitāte viss. Ko tev dod kronis saistībā ar šo sapni? Vēl nezinu. Es nepamodos ar kroni nākamajā diena populāra un slavena. Man tā nebija. Žēl gan. Drusciņ žēl, jā. Man šķiet, ka tu esi atvedusi kroni uz Latviju. Jā, es esmu ļoti no lepna. Itālijas, kā tur nebūtu Eiropas līmeņa, un kā tu teici, nav startautisks. Tas ir startautisks, jā, starp Eiropas valstīm Latvija ir dabūjusi galveno kroni. Tu esi atbraukusi. Vai kaut kas mainījies? Īpaši neko nepamainījies. Mana dzīve tā pēkšņi. Bet man dzīve vienmēr ir tā, ka pēkšņi nekas nemainās. Bet tas ir viens solis uz ļoti lielu mērķi. Un es domāju, kādreiz tas ietekmēs uz to, ko es gribu.
Tu pasauci man uz podcastu. Tas ir jau liels sasniegums. Jā. Mēs jau te runājam par tavu lielo sapni, un par to manai mammai bija ļoti līdzīga ideja, ļoti līdzīgs sapnis. Šobrīd kaut kā viņa klusāka, bet vienbrīd viņa ļoti aktīvi par to runāja. Viņai pat nosaukums bija Rudens rapsodija. Vēl cik forši. Tāpēc es ļoti gribētu jūs iepazīstināt, lai jūs vienreiz padzertu teju, varētu būt, ka kaut kas tur varētu sapalust. Lielas investīcijas, bet... Tas viss ir sadarāms, ziniet, vajag tikai vajadzīgi cilvēki. Jā, tas projekts prasa ļoti lielu drosmi, atbildīgu un disciplīnu, tāpēc, ka tas nav kaut kāds tur atvērt jaunu salonu. Nav tik viegli. Tur ir arī darbs ar valstī, ar medicīnu, ar visām inspekcijām un visu pārējo, un ar vietējiem cilvēkiem ar lielu naudu. Tas nav tik viegli, es to visu sapratu. Varbūt tagad es neesmu gatava, pat ja man dotu lielu naudu, varbūt es pat neesmu šajā brīdī gatava to atvērt, bet es ceru, ka es varēšu. Es esmu diezgan stipra iekšē, un es domāju, ka es varēšu kādreiz to piepildīt. Es esmu pārliecināta, ka tu varēsi. Instagram. Tu esi visnotaļ publiska persona, jo tu rādi savu dzīvi, stāsti par savu dzīvi. Vai ir kaut kas, ko tu nerādi Instagramā un nekad nerādīsi? Pliko ķermeni. Labi, man īpaši nav tādas kaut kādas momentus, ko es vispār nekad nerādīšu. Mana dzīve ir ļoti atklāta. Varbūt mani vecāki neīpaši grib filmēties, bet viņi negrib tos patstāvīgi darīt, bet kādreiz, ja es tur nofilmēšu, tas nav nekas. Jā. Arī vīrs labprāt piedalās un bērni labprāt piedalās. Varbūt es negribu tik daudz rādīt privātas dzīves, kaut kādas momentus, kur gribas, lai paliek tikai mums. Bet ko es varu rādīt, es vienmēr rādu. Bet arī cilvēki domā, ka es rādu visu dzīvi, bet nē, tas ir tikai varbūt 10% no dzīves. Vai tu biji saskarusies ar heitu? Protams, biju. Man liekas, ka heits ir... Vai ir kaut kas, kas palicis atmiņā? Man nepatīk, kad kaut ko sliktu runa par vīru un bērniem. Dažreiz, kad es uzdodu jautājumus, tādus aizvērtus jautājumus, kad var cilvēki tur jautāt, ko grib, un neviens nezina, kas tur ir aiz tas jautājuma. Kāds cilvēks, tad cilvēki vienmēr tur saka, tu nebaidies, ka vīrs tevi krāpi, viņš taču ir ļoti ilgi jūrā. Es nebaidos. Es uzticos cilvēkam. Ja viņš grib krāpt, viņš var krāpt un Rīgā, un pat tajā pašā mājā, un visur. Kaut kāda tāda ļoti stipra heita man nebija nekad. Nav palicis nekas atmiņā. Jo man palika atmiņa viens, gandrīz paša sākuma, kad es biju tikai sākusi sociālajos tīklos darboties, man viens cilvēks uzrakstīja dura. Tu zini, es izlasīju un saku reāli smieties, un nevarēju saprast, vai tā ir tā kā stresa reakcija, vai kāds, jo es sapratu, jā, jo gudra sieviete to nedarītu gan. Jābūt bišķiņ durei, lai tu varētu vispār izturēt visu šo, teiksim, tā slodzi. Jo viss tikai domā, ka tas ir tikai izklaide. Es pat neapvainojos. Es vispār nekā nereaģēju uz to. Vispār man tas nesatrauc. Tikai, kad runa par ģimeni kaut ko sliktu, vai par bērniem, vai par vīru, tad man nepatīk, tāpēc, ka es zinu, ka tā nav patiesībā, un cilvēki grib kaut kādu tur melnus darbiņus uzzināt par kaut kādiem... Lai ir kaut kāda intriga, zini, lai nav tā vienkārši parasta dzīve. Jā. Jo es pieņemu, ka ļoti daudzi uzskata, ka tev ir ļoti skaista dzīve, skaists vīrs, kas par tevi rūpējas, meitas, skaista mašīna, veiksmīgs biznes, kronis. Tā kā viss tev ir, bet neviens neredz tik daudz smaga darba un nobērstu kāju. Un cik ilgs ceļš līdz tam bija. Ja es ar vīru kopā esmu 17 gadus, un mēs būvējam mūsu dzīve no paša sākuma, kad mums nebija nekas, viņš bija pārāstais darbinieks tur. Matrosku, jā. Es biju arī, strādāju 5 salonus uzreiz, viena mēnesi tur 5 dažādas salonus, un tas bija ilgs ceļš, neviens to neredz tikai to galēju bildīti Instagramā tagad, kad man jau ir viss, ko es sasniedzu. Vai tev ir dzīve moto? Jā, plūst un pielāgoties un būt ļoti elastīgai.
Plūst un pielāgoties. Tāpēc, ka dzīve ir tik interesanta, sarežģīta un tik negaidīti var kaut kā notikt. Un tagad man ir tāds mots, ka man vajag plūst un pielāgoties situācijām. Pieņemt situācijas. Ziniet, šeit ir vēl viens punkts, kuram mēs sakritam papildus tam, ka esam uzņēmējas. Jo es arī uzskatu, ka noturība pret pārmaiņām ir viena no lielākām mūsdienas vērtībām. Jā. Jo dzīve mainās tik strauji, tik ātri. No rīta tu pamodies Covid, no rīta tu pamodies karš, un tev pilnībā jāmaina visa dzīve un jāpielāgojas situācijai. Piekritu, jā. Es gribētu tev pateikt paldies, ka tu esi atnākusi pie manis. Un parasti es viesiem piemeklēju kaut kādu īpašu dāvaniņu, bet izņemot kā ziedus, es nevarēju izdomāt, ko tādu skaistu uzdāvināt skaistai sievietei. Ceru, ka jums bija interesanti. Rakstiet komentāros, vai jūs atbalstat Itālijas izvēli un ka kronis pieder Latvijai. Sveiciens tev, tavam vīram, taviem bērniem. Lai viss izdodas. Liels paldies! Man ļoti patika, Mīra. Liels paldies! Patiešām ļoti skaisti. Sekojiet līdzi kanālam, lieciet laikus, jo mēs tiešām no sirds centamies priekš jums.